Vispirms paldies žūrijai par iespēju būt vienam no retajiem uzņēmumiem, kam ir tas gods prezentēt savu projektu. Tad stāstīšu par mūsu sponsorēto projektu Simfoneta Rīga muzicē Rundāls pilī un sākumā nedaudz vēstures. Jau 10 gadus atpakaļ SEB banka, toreiz vēl ar nosaukumu Unibanka, sāka atbalstīt akadēmiskās mūzikas jomu, uzsākot sadarbību ar vienu no Latvijas slavenākajiem diriģentiem Normūnu Šnē. Pēc 8 gadu veiksmīgas sadarbības, kur mēs atbalstījām Rīgas festivāla orķestri, bija pienācis tas brīdis, kad apusē likās, kad ir nepieciešams projektu atsvaidzināt un ir jārada kaut kas jauns. Īpaši nozīmīgi tas bija bankai tādēļ, ka pagājušā gadā notika arī bankas rebrandings, respektīvi no SEB Unibankas, mēs kļuvām par SEB banku, tādēļ bija ļoti būtiski palielināt publicitāti arī sponsorēšanas jomā. Jā, viens no aspektiem, kāpēc mēs tomēr izlēmām turpināt atbalstīt akadēmiskās mūzikas jomu, jo, kā jau te minēju, ir ļoti grūti nodrošināt sponsoram publicitāti. Un īpaši grūti tas ir kultūrā un akadēmiskā mūzikā vēl jo īpaši. Un zināms iestrādes jau šo gadu laikā jau bija izdarītas, un mums bija ļoti lieliski partneri, kuri vairāk kārtīgi ir uzsvēruši, ka mūsu sadarbība ir unikāla, kas ir balstīta uz savstarpēju cieņu. Un tas ir otrs aspekts, kas mums bija ļoti svarīgs, kā jau Linīna kungs minēja, tā ir uzticamība un uzticība, lai mēs varētu parādīt, ka mēs projektu turpinām ne jau tādēļ, ka kaut kas mums nav kārtībā, ja, bet tieši otrādi mēs vēlamies šo lietu uzlabot. Bankas mērķi. Tad, kā jau minēju, tas ir aizgājis uz atpakaļ, piedošanu. Aha. Tātad vairot SEB bankas atpazīstamību un tieši akadēmiskās mūzikas jomām, un otrs mūsu mērķis bija veicināt klientu lojalitāti. Tātad mūsu klients aicināt uz šiem pasākumiem, radīt viņiem arī jaunu kultūras notikumu. Mūsu primārā mērķa auditorija bija tieši klienti ar visaugstākiem ienākumiem un augstāko sociālo statusu, tas saucamais private banking segments, nu un sekundāri, protams, arī visu Latvijas sabiedrību. Kā mēs nonācām pie šīs idejas? Sākumā mēģinājām definēt, kādam būtu jābūt kultūras mūzikas projektam, lai tas aiziet tautās, lai tas gūtu publicitāti, lai tas būtu interesants. Tad viņam būtu jābūt unikālam, jo tikai tādā veidā mēs varam sasniegt to, ka sponsors tiek pieminēts. Prestižam, jā, tādēļ, ka svarīgi ir mūsu svarīgie klienti prestiži, nu, un, protams, kvalitāte, bez kuras arī pirmie divi argumenti nav spēkā. Un kas arī mums bankai ir svarīgi, lai projekts ir ar attīstības perspektīvu, lai mūsu ieguldījumam būtu turpinājums, lai tas nav viens pasākums, kurš sākās un beidzās vienā dienā. Līdz ar to mums izveidojās 4 sadarbības partneri. Pirmkārt, tātad mākslinieki, mūziķi, kuri no savas puses mēģināja nodefinēt to, kādam ir jābūt interesantam projektam no muzikālā viedokļa. Mēs savukārt mēģinājām aptaujāt savus private banking klientus, lai noskaidrotu, kas ir tas, kas viņiem varētu šķists interesants un saistošs. Uzsāka sadarbību ar Rundāls pili, kas ir unikāla Latvijā ar to, ka ir visgraznākā, viskaistākā un īsts barokālā laika arhitektūras piemineklis, kurā pēdējā gadsimta laikā mūzika nav skanējusi, kaut gan pils īstenībā jau ir būvēta mūzikai. Un, protams, ir svarīgi arī publicitāte. Rundāls pils nav liela, tur ietilpība ir tikai pāris simtiem skatītāji, tādēļ bija ļoti būtiski piesaistīt arī kādu mēdīju, un tā bija Latvijas televīzija, kurai savukārt izdevīgs šis projekts bija ar to, ka ierobežotā budžeta dēļ pēdējā laikā nebija nekādi jauni kultūras notikumi. Apvienojot visus šos sadarbības partnerus, mēs nonācām pie projekta, kurš ieguva nosaukumu Simfoneta Rīga muzicē Rundāls pilī. Viņš bija unikāls tātad ar notikumu vietu,
ar to, ka tas notiek tikai reizi vai divas reizes gadā, tiek piesaistīti slaveni mākslinieki, mūziķi, kas ir guvuši jau atzinību pasaulē, un Latvijā nav vispār uzstājušies vai ir uzstājušies ļoti reti. Koncerts tiek filmēts un vēlāk pārraidīts Latvijas televīzijā, bet filmēts nevis vienkārši tā statiski, bet izveidojot māksliniecisku koncertu filmu. Tātad bez koncerta tika veidot arī mūziķu un pils arhitektūras iefilmējumu, kas rezultātā rada tādu tā kā koncertu ceļojumu, kā mēs vēlāk arī radījām šim projektam nosaukumu. Pagājušā gadā notika 2 koncerti. Pirmais koncerts 24. maijā un otrs 8. novembrī ar slaveniem solistiem, čēlistu Aleksandru Kņazevu un operdziedātāju Ingu Kalnu. Kādas aktivitātes mēs kā SEB banka veicām? Tātad klientiem šis bija ekskluzīvs pasākums, uz kuru bija radīti skaisti noformēti ielūgumi. Kāpēc viņš bija ekskluzīvs? Tātad, kā jau minēju, pilī, kā mēs redzam, nav daudz skatītāju vietu. Biļetes nebija iespējams iegādāties. Tā bija tikai izmeklēta publika, kur varēja ierasties ar ielūgumiem. Tātad 300 cilvēku ietilpība, no kuriem apmēram 60–70% bija bankas klienti. Pēc koncerta notika arī pieņemšana pilī, tātad bankets, kur piedalījās arī bankas vadība un varēja uzrunāt savus svarīgākos klientus tādā nepiespiestā atmosfērā, kas nav tikai tāda sausa, kā tas dažkārt mēdz būt bankas pasākumos, bet kur piedalās arī mākslinieki. Liela nozīme bija arī tam, ka bija iesaistījusies televīzija, kā mēs redzam, tur virs tiem krēsliem riņķoja kameras, bija daudz apgaismojumu, kas varbūt it kā klientam rada nedaudz neērtības, jo virs galvas visu laiku riņķo kamera un diezgan silts, ņemot vērā prožektors, tad tomēr tas piedeva arī tādu svaru klientiem, ka, lūk, tas ir pasākums, kas tiek filmēts un ir jāsēž klusu, jo skaņu arī ieraksta, nedrīkst klepot, nedrīkst staigāt, un tas ir unikāls kultūras notikums, kurš pēc tam taču tiek atspoguļots. Par publicitāti. Publicitāte mums izveidojās tādos kā 3 etapos. Pirmais bija preses konference, kurā piedalījās visi 4 minētie sadarbības partneri, tā skaitā tātad arī SEB bankas prezidents Ainārs Ozols, tika prezentēta projekta ideja. Tas bija apmēram kādu nedēļu pirms pirmā koncerta. Tā galvenā ziņa bija tāda ļoti emocionāla. Visi šo ziņu mēģināja pasniegt ar tādiem epitetiem, kā piemēram, ir jāatklāj Rundāls pils no jauna, ir jāiedveš pilī mūzika, un mēs savukārt kā banka atkal runājām par uzticamību saviem sadarbības partneriem, ar kuriem kopā mēs atkal esam sākuši jaunu projektu. Tālāk publicitāte arī koncertu norises nedēļā bija, kur tika vairāk apskatīts no muzikālās puses, un pēc mēneša, kad sekoja ieraksts Latvijas televīzijā un Latvijas radio klasika, arī tad parādījās ziņas medijos, kur bija uzsvērts tieši šī raidījuma pārraides laiks, bet arī kā viens no top raidījumiem, ko bija ieteicis klausītājiem vai skatītājiem vērot. Šeit ir tikai daži no publicitātes pierādījumiem, un kas ir būtiski, kad visos tiek minēta SEB banka kā viens no pasākumu iniciatoriem un galvenajiem atbalstītājiem. Arī smalkās aprīnas, protams, neiztrūkstoši mūsu klienti un attiecīgi arī bankas vadība. Un tas jau ir Latvijas televīzijas mājaslapa, tā ir ziņa, kas vēlāk parādījās visās televīzijas programmās. Man šķiet, ka pirmo reizi banka parādījās televīzijas programmā kā atbalstītājs zem rindiņas, raidījums tāds, un apakšā ir atbalstītājs SEB banka. Rezultāti, klātienē tātad apmēram 600 cilvēku varēja noskatīties, un TV ekrāna auditorija pēc datiem ir apmēram 50 000, kas ņemot vērā akadēmiskās mūzikas jomu, un īpaši šeit Latvijā ir ļoti labs rādītājs, un rezonants mēdījos ļoti pozitīva, un tieši tā sadarbība tika izcelta kā viens no pozitīvākajiem rādītājiem, un bankas klienta atsauksmes arī bija ļoti pozitīvas. Tā kā tika pieņemts lēmums projektu turpināt arī šajā gadā. Paldies! Un ja man ir minūte laika, tad varbūt viens fragments no viena no koncertiem.